Tad sveiki! Sveiki visiem! Atkal tiekamies mūsu spēcā, mūsu vidē, reģeneratīvais detoks ar augļēšanu, ar svaigēšanu. Un šodien es parunāšu par tēmu ūdens. Jā, par ūdeni. Man ienāk jautājumi par ūdeni, kādas ir manas domas, un kā būtu labāk lietot, un kāpēc vienā programmā mēs runājam, ka mēs viņu nelietojam, un citā programmā mēs savukārt skatāmies, ka mēs viņu lietojam. Tā kā mēs skatīsimies visu pēc kārtas, ja? Un tie, kas mani nepazīst, mani sauc Gundega. Es darbojos ar reģeneratīvo detoksu. Šī ir reģeneratīvais detoks ar svaigēšanu, ar augļiem, ogām, melonēm pārsvarā. Protams, mēs izmantojam arī svaigēšanā salātus, dārzeņu un sakņu sulas, ārstnieciskos augus. Mēs vienojam savu būtību ar homeostāzi, ar homeostatisko principu dabā, ar garīgo pamatprincipu, lai tas viss savienojās vienotā veselumā, holistiskā skaistumā un sirds mīļumā, vai ne? Jā, tad mēs šodien parunāsim par ūdeni. Es pastāstīšu par ūdeni, tātad strukturizēts ūdens, tad mums ir destilēts ūdens, un tad ir, kā saka, mūsu parastais zināmais ūdens. Jā, kur mēs varētu sākt? Jā, sāksim ar to, ka es sākšu ar strukturizētu ūdeni, laikam, jā. Tātad strukturizēts ūdens. Kas tas ir? Strukturizēts ūdens ir jau augļos, ogās un melonēs un visos mūsu dārzeņos un tā tālāk. Un tātad tas ir tātad ūdens, ko mēs varam atrast tātad visos, principā, dabā organismos. Arī mūsos ir strukturizēts ūdens. Tātad starp šūnu telpā ir strukturizēts ūdens, jā. Arī auglis pavada tātad savus 9 mēnešus, cilvēku bērnu auglis vai jebkur arī cita dzīvnieka auglis, jā, pavadīs, tātad, es domāju, embrijs šajā strukturizētajā ūdenī. Un tātad, jā, strukturizēt ūdeni mūsu šūnas atpazīst uzreiz. Jā, tas ir ļoti uzreiz atpazīstams tātad šo ķīmisko savienojumu kopums, vai elements. Tieši tāpat kā mūsu organisms atpazīst uzreiz vienkāršos cukurus fruktozi, glikozi, lai gan ir atklāts nesen, ka glikoze arī tiek dalīta vai šķelta sīkāk fruktozē. Ja, tas arī tiešām tāds interesants un ļoti apsveicams atklājums. Ja, tas tiešām sakrīt ar visu to, ko mēs šeit runājam un kāpēc augļi palīdz atjaunot veselību. Un tāpat arī, protams, pārējās citas vielas, ko mēs liekam iekšā saliktās struktūras, tās tiek šķeltas sīkāk. Ja, tur aminoskābēs un taukskābēs un tā tālāk. Un tieši tāpat, ka mēs dzeram arī parasto ūdeni, kas ir H2O, tad mūsu organisms viņu šķeļ H3O2, jeb sadala sīkāk, jeb sev atpazīstamāk, un tad spēj to uzņemt. Ja? Tāpēc tātad augļos, ogās, melonēs tas ūdens būs vispateicīgākais mūsu lietošanai, vai lietošanai uzturā, un tas arī būtu tad, vislabākais. Protams, ja cilvēks neēd pietiekami augļus, ogas, melonas, tad tas, protams, atkrīt, kad ir jādzer parastais ūdens un ir jādzer ūdens jebkurā gadījumā, ja slāpst. Ja? Galvenais dzert, ja slāpst. Nevajag dzert ar prātu, vajag dzert ar ķermeni. Mēs jūtam, ka ir laiks dzert, ķermenis mums paziņos to tieši tāpat, kā ķermenis paziņos, ka jums jāiet ir uz labierīcībām, jums jāiet uz padarīšanām, mēs ejam, mēs nedomājam, vai mēs tagad iesim vai neiesim. Dažreiz mēs domājam, ka mēs kaut kur taisamies braukt tālākos ceļojumos, mēs varbūt ir vērts aiziet, liekreiz arī uz labierīcībām, bet tas ir reti. Būtībā mēs parasti ieklausāmies ķermenī tā sūtītajos signālos par to, kādas mums ir vajadzības, vai ne? Un tātad strukturizēto ūdeni mēs iegūstam augļi, ogas, melonas, dārzeņi, salāti, viss tas, kas mums auga dabā, arī pat riekstos varbūt ūdens un ir jau ūdens, un mēs to uzņemam šādi. Ir tā, tātad dabā vispār sanāk, ka šī fāze ir atklāta patiesībā nesen, jā, jo ir cietais agregāts stāvoklis, ir šķidrais un gāzveidi. Un šis gelveidīgais, tas, kas ir strukturizēts ūdens, sastāv no 3 ūdeņraža molekulām un 1 skābekļa molekula. Ja? Tātad veidojās šis savienojums ar H3O2. Nevis 1, jā, H3O2, jā, 2 skābekļa molekulas.
Es neesmu ķīmiķis, es neesmu šeit, lai pasniegtu ķīmiju, bet es vienkārši to arī es mācos visu šīs lietas, es šo informāciju iegūstu no tā, ka es ļoti, ļoti interesējos par šīm lietām. Šis ir mana dzīves mīlestība un kaislība, jā. Tātad detoksikācija, organisma reģenerēšana. Es vispār esmu sev uzstādījusi jau sen atpakaļ uzstādīju tādu uzdevumu, ka es gribu atrast, kā palēnināt vispār novecošanos, kā mēs varam palielināt un tātad paildzināt savu dzīvi, ja? Un kā mēs varam to panākt tieši iekšēji. Ja? Un ilgi nebija tā kā varbūt jāgaida, lai mani uz to pagrūst mans paša situācija, jo mans veselības stāvoklis pasliktinājās un man bija jāmeklē kaut kādi risinājumi, bet tā pašā laikā man arī notika tīri dvēseliski, jā, arī apziņā es jūtu, ka es plešos, es izplešos un mans ķermenis man neļāva īsti sajust to sajūtu, ko es jūtu, ka es varētu sajust, jā. Un tā tas sākās mans ceļojums, mans personīgais. Jā, katram jau tas ir savādāk, vai ne? Un katrs iet cauri savai pieredzei un saviem piedzīvojumam. Bet atgriežoties pie tēmas par ūdeni, jā. Tātad mums ir ūdens, mums ir strukturizēts ūdens. Tātad tas ir augļos, jā. Arī tas, ko es arī minēju, tātad augļu ūdens. Tas jau pats par sevi jau daudz ko izsaka. Un tas mums ir viss pateicīgākais. Bet dabā ir tā, ka mums ir dabā vēl destilēts ūdens, un mums dabā vēl ir tā kā, parastais avotūdens, mums ir strautūdens, upes ūdens, vispārējie ūdeņi. Un atšķirība ir tā, ka, protams, pieņemsim destilēts ūdens, ir tas, ka tas ir ūdens, kurā nav dzīvības, ja? Kā teiktu, ka tas ir miris ūdens. Lai gan es tā negribētu teikt. Es teiktu tā, ka tas ir šis pirmsākuma enerģija, un tieši tāpat kā mēs nesakam par enerģiju, ka viņa ir mirusi. Ja? Enerģija var būt gan pozitīva, gan negatīva, bet tā ir vienalga viena un tā pati enerģija. Tā ir viena no viena avota nākus enerģija, kura viņa var tikt pārveidot un izmantot negatīvos nolūkos vai pozitīvos, vai ne? Tā kā viņa, tātad pielietojums var būt dažāds, ja? Un, protams, par enerģijām šobrīd mums neiet runa, bet runājot tieši par to destilēto ūdeni, tad es to redzu līdzīgi. Tā kā viņš nāk no debesīm un ir izdarīti arī mērījumi, ka par spīti tam, ka tagad ir visādi aizspriedumi par to, ka ir tagad dažādi skābie lieti un tā tālāk, tomēr ir izdarīti mērījumi, kas pierāda, ka arī šodien ar visiem skābajiem lietiem tātad lietus un sniega ūdens ir vistīrākie. Par spīti to, ka mēs pārbaudam arī akas, jā, strautūdeņus, jā, vienalga vismazāk piemaisījumi un tie smagie un tātad bīstamākie metāli piemaisījumi ir tieši tātad šim lietus un sniega ūdenim, jā, tātad tas ir destilēts ūdens, jā. Bet, protams, ka es te nesākušu tagad teikt, ka jums noteikti tagad jāsavāc tikai un jādzer tikai lietus ūdens un sniega ūdens. Tas būtu neprātīgi, jā, jo tas, jebkurā gadījumā, katram ir jāizdara pētīšana un lēmums ir jāizdara katram pašam. Bet es padodu informāciju, to, ko es esmu izpētījusi, un es esmu arī dzērus ūdeni, un es tiešām jūtos ļoti labi. Es viņu gan vēlreiz izfiltrēju, jā. Un, ja ir kaut kāda filtra, tad, protams, to var izdarīt. Bet, protams, ja mēs atkal runājam par destilēto ūdeni, ir tā, godīgi sakot, ja es viņu izfiltrēju cauri plasmasai, tad es arī iegūstu ar plasmasas molekulāro piemaisījumu to ūdeni. Tā kā, principā, destilētu ūdeni, ja tā godīgi iegūt, ir pavisam grūti. Vienīgais vērts ir nolikt lauka vidū stikla bļodu, jā, vai kaut kādu stikla trauku, jā, un viņš tur vienkārši ietek, un jūs viņu tā arī no tā stikla trauka arī izmantojat. Jā. Citi varianti, principā, lai viņu tādu tīru, bez enerģētiskiem un struktūrāliem piemaisījumiem iegūtu, īstenībā nav. Ne? Tā kā tas ir tāds variants. Es mazliet vēl atgriezīšos par strukturizētu ūdeni, jo to es to vēl gribēju piemitināt, bet pabeigšu gan par to destilēto izstāstīšu, ka destilētam ūdenim ir tāda īpašība, tātad, kā es arī teicu, ka destilētais ūdens ieiet, viņš pieņem to molekulāro informāciju vai to elementus, viņš savāc, jā, ar ko viņam ir saskara. Jā? Viņš nonāk saskarē, piemēram, ar plasmas, viņš iegūst to molekulāro to plasmas informāciju,
Un tieši tāpat kā tas ūdens ieiet zemē, viņš uzreiz savāc tātad visus šos neorganiskos un organiskos minerālus un sāļus un visādas lietas, ja. Un tāpēc ir dažādās vietās tie ūdens sastāvs var būt dažāds, ja. Tā kā viņš iegūst tās vides tātad kvalitāti, ja. Jūs varat uztaisīt savu unikālo vidi, pieņemsim kaut kādas, varbūt iztaisīt kaut kādu vannu. Man tāda pat ideja ienāca prātā, ja, kur jums ir kaut kādi ķērpji, ja, kas īstenībā attīra, ja, no smagiem metāliem, ja, tur salikt kaut kādus, un tad jums caur tiem ķērpjiem iztek tas ūdens, viņš būs attīrīts, ja, tāds arī paša attīrīšanās stacija var uztaisīt, ja, tādu pašu veidot, es gribēju teikt. Lūk. Un tātad destilēts ūdens arī būs labs, ja mēs taisam tējas, piemēram, tējās viņš izņems, tātad izvilks reāli tos ārstniecisko augu pilnībā. Viņš absorbēs maksimāli to, ko viņš var absorbēt no šiem augiem. Ja mēs savukārt taisam tēju ar mums visu zināmo ūdeni, kas nāk no avotiem, ja, un bieži vien ir plasmas pudelēs jau tiek pārdots, ja, tad viņš jau ir pilns tas ūdens. Jūs jau pats redzat jau uz etiķetes, kur būs rakstīts, ka tajā ūdenī jau kaut kas ir. Ja? Un līdz ar to, ja mēs taisam tādā ūdenī, piemēram, tēju, tā tēja jau būs, tātad jūs zināt, ka ūdens jau ir pilns, jau tur jau ir kaut kas, tā kā tā tēja netiks uzsūkta pilnībā, tā kā viņš nespēja visu uzsūkt, ja? Tāpēc es iesaku ar parasto ūdeni taisīt tējas stiprāks vienmēr visiem cilvēkiem. Lūk, galvenais, lai es kaut ko neaizmirstu pateikt, ja man visādas vienmēr lidinās tādas domas un idejas, ko es noteikti gribētu vēl piemitināt. Bet, jā, tātad par destilēto ūdeni tas ir skaidrs, ja. Tātad, ja mēs lietojam destilētu ūdeni, tad, kad mums ir, piemēram, attīrīšanās, ja, vai vispār cilvēks dzer destilētu ūdeni, un tad ir šīs strīdēšanās vai strīds par to, ka destilēts ūdens izvada, no organisma izvada minerālus, izvada sāļus, ja. Viņš izvada, tas ir arī ļoti interesanti un ļoti unikāli, ja, ka tas arī ir tiešām ir tā kā izprasts un ir izpētīts, ja. Destilēts ūdens izvada tikai neorganiskos minerālus un sāļus, tikai neorganiskos, ne visorganiskos. Un mūsu organismā ir ļoti daudz šo neorganisko sāļu un minerālu, ja. Un tieši tāpēc, ja mēs, piemēram, ja cilvēks būtu ēdis vai ģenētiski un paudzēs būtu dzīvojis uz cilvēkam sugai piemērotu uzturu, ja, tad šie neorganiskie minerāli un sāļi mums nenodarītu tādu ļaunumu, kādu tie var nodarīt šodien, ja. Proti, skābā vidē acidozes skartā vidē, tātad acidoze ir tātad šī skābā vide organismā, bet tā nav tāda skāba, kā mēs uz mēles jūtam, bet tā ir ķīmiski skāba, ja, vide. Tādā vidē tātad neorganiskie minerāli un neorganiskie sāļi sacietē. Viņi nav arī izmantoti, viņi veidojās kā nogulsnes, organismā ir tās nogulsnes, un ja mums izvada orgānu sistēmas nestrādā kā nākas, ja, un tas ļoti daudziem cilvēkiem tā arī ir, tāpēc arī rodās dažādas veselības problēmas, jā. Un cilvēks var dzert daudz to ūdeni, bet bieži vien tas nav risinājums, jā. Tikai tāpēc, ka mums ir vienkārši ir šie izvada orgānu vājumi, ka nespēja izvadīt pilnvērtīgi, tātad nenotiek šī aprite, jā. To patiesībā detoksā un vispār šajā, vispār veselības ziņā lielāka loma būtu jāvelta tam, ko mēs izvadām, nevis tam, ko mēs liekam iekšā. Ja? Lūk, tātad jā, par to ūdeni. Tātad detoksa laikā mēs izvadām tikai neorganisko, un tas ir tādā ziņā ļoti labi. Protams, ka ir jāliek vietā. Ja? Vietā mēs liekam, un mūsu programmās mēs to liekam ar augļiem, dārziņiem, un tātad ar šo augu valstības neapstrādāto uzturu. Ja? Mēs tikai apstrādājam termiski apstrādāt dārziņu varbūt, ja mums ir, piemēram, jāstādina tas detoks, vai cilvēks ir pārejas periodā, tad mēs piesaistam arī termiski apstrādātos dārziņus. Bet pārsvarā visus elektrolītus un minerālus un visus sāļus mēs iegūstam tāpat no augļiem, ogām, melonēm un saknēm. Un no saknes mēs dzeram sulās, vai ne?
Un, ja mēs pieslēdzam tātad šo destilēto ūdeni, vai kur jūs viņu dabūnat, es nezinu, bet reāli viņu tā grūti dabūt, tad ir ļoti labi tas, ka jūs varat izskalot tātad šos neorganiskos sāļus un minerālus un vietā liekam atkal dārzeņus un tātad ar to svaigēšanu. Un, ja man kāds teiks, jā, tur dārziņam neko nevar uzņemt, jā, var uzņemt, dārziņos ir visas nepieciešamās vielas, tur ir gan sāļi, gan minerāli, gan viss tas, kas mums ir vajadzīgs, pat taukskāpju veidā, bet ja tu kaut ko neuzņem, jā, vai tev tur kaut kas trūkst, tev ir jāskatās īstenībā pašam sevī. Tad visdrīzāk ir problēma ar vai nu ar gremošanu, vai nu tātad ar šo uzsūkšanos, kas ir, jā, 4 funkcijas pamat. Gremošana, uzsūkšanās, vielmaiņas problēma var būt, nu, jau minētā izvada orgānu, tātad izvadīšana, jā, tātad izvada orgānu problēma. Tā kā tas būtu par destilēto un, principā, arī parasto ūdeni. Ja es kaut ko atcerēšos, es vēl pievienošu, jā. Atgriežoties par strukturizēto ūdeni, es gribēju teikt to, ka noteikti gribu pieminēt to lietu, ka cilvēki varētu apstrīdēt, jā, bet augļi viss ir pesticīdu pilni, viss ir ar netīrs, jā, un pilns ir ar visādi ķīmiju un briesmas, jā. Pirmkārt jau ķīmiju esam arī mēs paši. Mēs lietojam ļoti daudz, mēs vispār sastāvam no ķīmiskiem elementiem, jā, tā kā ķīmijas pasaulē mēs dzīvojam, šis ir tātad šo frekvenču fizikas pasaules manifestētā realitāte ir ķīmiskā pasaule, kas veido arī šīs vielas un tātad šos manifestēto realitāti. Bet ja mēs esam pavisam, nu tā kritiski paskatāmies, jā, tad vai mēs tos pašus krēmus, vai dezodorantus, vai reāli, ka mēs ejam dušā, vai to, ko mēs reāli arī ēdam, ja paskatāmies visus šos sastāvdaļas, vai tiešām vispirmkārt tas, ko mēs liekam uz ādas, jā, vai mazgājam matus kaut vai mēs to varam arī ēst. Visdrīzāk cilvēks pateiks, ka nē. Mēs mazgājam veļu. Mēs paskatāmies, cik daudz mēs patiesībā sevi slīcinam šajos pat tieši toksiskajos elementos, jā. Tad, ticiet man, augļu tie pesticīdi, kas ir kaut kā, es jums pateikšu par pesticīdiem, bet būtībā tas ir pilnīgi nekas absolūti nevar salīdzināt, jā, to. Tā kā, nu, nebūsim, nu, kas saka, būsim reāli, jā, ka tas nav iespējams vienkārši noindēties no augļiem. Tāpēc, kad mums rezultāti ir, un cilvēki strādā, un arī ar veikalu pirktajiem augļiem, un vienkārši augļiem jābūt ir vestam, nu, gatavam, nedrīkst ēst zaļus augļus, jā, jo tad tie ir skābi veidojoši, tad skābi vidi veidojoši. Vēl viens moments ir tas, ka dabā ir izveidots dabiski, daba rūpējās par sevis attīrīšanu. Ja? Ir šis dabiskais, tātad tas, kas mūsos ir jau dabiski, ja? Ko cilvēks ir patiesībā krietni noslāpējis, ja? Tieši šī pašattīrīšanās, pašatjaunojošie mehānismi strādā dabā. Un paldies Dievam, ka strādā. Un tieši tas pats tad arī ir, ka cilvēks, nevis cilvēks, es atvainojos, bet daba arī tad attīrīs savu produktu, jā, vai sevi, teiksim, savu organismu, teiksim, pareizāk, jā, attīrīs un izstrādās kaut kādas antivielas, jā, lai tātad šos neutralizētu kaut kādas toksiskas lietas vai vielas, jā, pieņemsim tas pats koks. Viņš laiž saknes zemē. Ja zeme ir pilna, piemēram, tur ir pilns ar kaut kādu to roundupu, jā, tur ir nodedzināt. Nu, protams, ir varianti, ka reāli tur grūti, ja tur kaut kam izaugt. Bet augs vienalga dzīs savas saknes tik dziļi zemē, kamēr viņš sasniegs to dziļumu, ka viņš var uzņemt savu tātad šo zemes gājas šo enerģiju un šīs uzturvielas, jā. Un tā kā cilvēks, protams, šī sistēma visu grib ātri, un lai būtu ātrāk biznes, lai ātrāk var pārdot, viss ātri, protams, mēs esam izdedzinājuši savas zemes, un līdz ar to, ir tas, kas mums šobrīd ir, bet jebkurā gadījumā šis saknes augs vienalga dzīs maksimāli dziļi,
lai tiktu pie šīm uzturvielām, kas viņam patiešām ir vajadzīgas, lai varētu neutralizēt šo ķīmisko uzbrukumu. Un otra lieta ir tā, ka augs jau caur saknēm neutralizē, un viņš, protams, ir koks aug, ir zari, un tad ir lapas un augļi, tātad ir sākumā ziedi, jā, un tikai pēc tam ir veidojis auglis. Tā kā viņam ir vairāki šie posmi vai šīs stadijas, jā, kā tas auglis vispār piedzimst, jā, kā taurens no kāpura, jā, tāpat auglis no zieda. Un tādā veidā viņš ir maksimāli attīrīts, jā. Un, protams, mēs varam runāt arī par to, kā cilvēki apsmidzina pašus augļus, kā vešanas laikā kaut kur pārvest. Tad es vienmēr iesaku visus augļus vairāk vai mazāk mizot, it īpaši tie, kas ir veikalos pirkti, vai nav saprotam, no kurienes viņi nākuši, jā, viņu izcelšanās. Bet, ja mēs atgriežamies par ūdeni runājot, tad, jebkurā gadījumā šis ūdens vienalga būs strukturizēts un dzīvāks par dzīvu, dzīvāks par siera gabalu veikalā, ja, un dzīvāks par to, ko ir radījis cilvēks ar savām rokām. Un te šaubu nav, tāpēc, ka ir reāli rezultāti cilvēkiem, kas izmanto augļus, ēd augļus, dzer sulas un velk sevi ārā no šīm toksiskajām stadijām, ja. Tagad to es arī gribēju pateikt, ka šī apziņa ir gan mūsos ļoti spēcīga, jā, ļoti dziļi inteliģents ir mūsu ķermenis, kas ir cauri gadsimtiem, paaudzēm, konkrētajā laikā un vietā ir izveidojis to homeostatisko ideālo stadiju, bet nevienmēr šī homeostāze nozīmē arī veselību, jā, protams, organismam ir uzdevums nenodarīt sev pāri, jā, bet vienkārši var būt tas, kad ir beidzies šis resurss, jā. Tas ir tāds par to homeostāzi vēl bišķucīt, ka es piemitināšu, jā. Un vēl lieta par destilētu ūdeni, jā, ja teikt par skābajiem lietiem savukārt, jā, tad notiek tas pats, jā, kā atmosfēra būtībā zemeslodes vai planētai ir kā kādas aknas no vienas puses, jā, mūsu ķermenī. Viņu uzdevums, tā atmosfēras, tātad tur ir ļoti gudri, ļoti inteliģenti. Tā ir tā apziņa, vai cilvēks to par dievu sauc, par apziņu, par jebkurā gadījumā likums, jā. Tiek neutralizēti tie toksīni līdz maksimumam, jā, līdz maksimumam. Un, protams, ka mēs, zinot to, ka Zeme ir piesārņota, jā, mēs nekad nedabūsim, mēs tādā, kāda būs Zeme, tādi būsim arī mēs, jā, bet mēs varam sevi, es negribu teikt, nekad nedabūsim, bet mēs varam sevi maksimāli tuvināt, vismaz tam, maksimāli sevi tuvināt tam garīgajiem principam un garīgajai tīrībai, arī sevī nesot pāri visām problēmām un kaut kādām grūtsirdībai, jā, tas arī īstenībā iet runa par ūdeni, jo mēs esam šis ūdens arī, jā, un mūsos ir 80% ūdens, un šis ūdens ir informācijas nesējs, un ūdens ir šķīdinātājs, un ūdens ir tātad arī mēs ar domu varam. Kāpēc mēs varam ietekmēt daudz ko? Tāpēc, ka ūdens ir tas, kas lasa tātad šo dekodē, jā, teiksim, tā dekodē šo domu, un mēs īstenībā ietekmējam tādā veidā gan savu pasauli, savu ķermeni un visu pārējo, tāpēc mums ir ļoti svarīgi tā kā izskaust tās kaut kādas lietas, kas mūsos ir kaut kādas šaubas vai bailes vai naids vai kaut kādas negatīvās emocijas, ja. Ļoti, ļoti svarīgi to meklēt tam pretpolu un atrast tam risinājumu, piedot sev, piedot citam, vispirms jau sev piedot, jā, un tad līdz ar to mēs dziedinam ne tikai sevi, mēs dziedinam arī to vidi, mēs dziedam to ūdeni, kas ir mūsos, kas ir tā limfa ir ūdens, jā, pamats, un tādā veidā. Par strukturizēto ūdeni vēl var pateikt to, ka strukturizēts ūdens tātad arī ir zinātnieki atklājuši, arī bija tāds eksperiments, ka ir, pieņemsim,
strukturizētais ūdens un ir parastais ūdens, jā. Un salika kopā un izveidojās tāda kā robeža starp tiem ūdeņiem, kas bija tāda, no šī strukturizētā ūdens viņš tā kā atgrūda tādas daļiņas, kas ir kā patogēni, piesārņojums. Tas nozīmē tikai vienu lietu, ja, un arī pēc tam pētījumā arī tas pierādījās, ka arī ap to kaut kādu, piemēram, lietu, ja, kas ir, pieņemsim, kaut kādi audi, piemēram, vai pieņemsim tā pati šūna. Par to arī bija tas pētījums. Ir šūna, un šūna ir šajā, tātad, organismā šūna, ja. Un ap katru šūnu ir tāda kā strukturizēta ūdens auriņa veidojās. It kā šūniņa būtu apvalkota tādā kā burbulītī, ja. Un tas ir interesanti, jo iznāk, ka arī mūsu organismā tātad šī inteliģence, tas dziļā inteliģence, kas arī vada mūsu organismu visās jomās, ja, aizsargā katru no mūsu šūniņām, katru to mazo individu aizsargā, lai viņam apkārt ir tikai dzidri, kristāli tīra informācija, tātad tā labākā. Tā kā mēs varam tikai palīdzēt sev, un ja mēs sev palīdzam ar to, mēs sūtam vēl to labo informāciju, tad arī mēs palīdzam vienkārši savām šūniņām arī, jā, tātad kā lai pasaka, tā auriņa saglabājās, vai ne? Viņa tur visu laiku, protams, ir, mēs gribam vai negribam ar prātu, jā. Un tas ir iedvesmojoši, jā, tas man arī iedvesmo, un jā, tas būs laikam par strukturizētu ūdeņu, ja es neaizmirstu kaut ko vēl pateikt. Kas attiecās arī, starp citu, jā, es gribēju palūgt, ja tevi šis video uzrunā, un tev liekas, ka tas ir vērtīgs, un tu gribi mani atbalstīt, tad es arī, protams, gribu palūgt, lai tu uzliec īkšķīti. Es būšu tikai pateicīga, un tas arī dos iespēju citiem cilvēkiem ieraudzīt šo video meklēšanā, jo bieži vien šīs tēmas netiek pārāk, teiksim tā, popularizētas, jā, jo tas ir nepopulāri. Un kas attiecās arī par manām programmām, ka es rīkoju ik pa laikam, tātad, es cenšos, es cenšos viņas rīkot regulāri, bet es skatos, kāds ir pieprasījums, ja. Un mēs arī programmās, tad mēs par šīm lietām ļoti daudz runājam, ja. Un tad mēs arī runājam, pieņemsim, mums ir 21 diena augļošanas izaicinājums, ja. Un tajā augļošanas izaicinājumā man ir tā, ka mēs nedzeram ne sulu, ne smūtiju, ne ūdeni, ne tēju, ja. Un tad cilvēkiem tās liels kāpēc, jo viņš visu laiku dzērs ūdeni, 3 litru ūdens dienā jāizdzer. Bet doma ir tāda, ka to ūdeni, parasto ūdeni mēs nedzeram tāpēc, ka mēs tādā veidā patogēnus arī nebarojam, jo patogēni izdzīvo vidē, kur ir ūdens. Un ja mēs ejam šajā detoksā iekšā, tieši ar augļēšanu, tad mēs dodam tikai augļus. Tātad ēdot augļus, mēs barojam organismu, tātad dodam arī šo strukturizēto ūdeni, kas tikai rūpējās par mūsu šūnām, ja? Un pārējie visi pesticīdi un visi patogēni tiek stumti ārā. Tieši tā kā tajā eksperimentā, kur bija saliktas divas šie parastais ūdens un tātad šis strukturizētais ūdens, viņš atgrūž visu lieko, visu to, kas organismam nebūtu vajadzīgs, ja? Līdz ar to varbūt tas tā kā bez ūdens tikai uz augļiem šis detoks varētu būt smagāks, ja? Bet smagāks tikai tāpēc, ka tie toksīni sāk reāli, viņi tur sakoncentrējās, viņiem nav kur likties, viņiem vienkārši ir jāiet ārā, ja? Un tādos brīžos var būt nedaudz pasmagi, ja? Un var būt smagākas situācijas, bet tas nav tik traki. Mēs jau esam tur gājuši, mēs to esam izbaudījuši, un, protams, ir cilvēki, kas saka, ļoti gribas dzert slāpes, tad mēs dzeram, mēs nav tā, ka tur tagad viss, es esmu pateikusi, tā neviena nedrīkst vairs neko, jā. Nē, ir vienkārši ieteikums, un cilvēki, protams, dara tā, kā viņi vēlās, jā, un tā kā, protams, es arī saku, jā, cilvēkiem, ka, ja tev slāpes, protams, dzeram, mēs tur nemocamies, bet mans uzdevums ir vienkārši izstāstīt, jā, un es gribu izstāstīt, es gribu pēc iespējas vairāk cilvēkiem šo informāciju iedot, jo tādā veidā tu vari pats sevi tad
tu iegūsi šos vairākus šos instrumentus, un tu viņus vari pielāgot, jā, pielāgot šādai situācijai vai tādai. Lūk, un tāpēc mēs, piemēram, 21 dienas augļu ēšanas izaicinājumā ūdeni tā kā pēc idejas nedzeram, ja varam. Un varam dzert, tātad mēs varam dzert kokosriekstu ūdeni no koka, kas ir nokritis, kokosrieksts, un mēs varam dzert arī destilētu ūdeni, kas izvada šos neorganiskos minerālus un neorganiskos sāļus. Un līdz ar to, protams, mēs dzerot parasto ūdeni, ja mēs, pieņemsim, lietojam, mēs ne tikai nodrošinām to vēlamo vidi patogēniem, bet arī mēs no jauna liekam iekšā to neorganiskos sāļus un minerālus, ko mēs patiesībā gribam izvadīt, ne tikai no sevis. Bet tas ir to mēs visu parasti vēl izanalizējam, tā kā priekš sevis piemērojam, un tad mēs izlemjam, kā mēs labāk darīsim. Un zaļās, piemēram, ārstnieciskās tējas mēs arī nedzeram 21 dienas augļošanā, tikai tāpēc, ka tajā laikā mums galvenais uzdevums ir organismam dot pēc iespējas mazāk, lai viņam ir ko šķirot. Viņam nav jāšķiro tie ķīmiskie dažādi elementi, tur jādomā, kas tur tagad ir atnācis, tur akne tagad atkal saņem kaut kādu tēju, un tur tējā ir visādi elementi, dažādas tur pienenes, tur kaut kādi sarkanie sāboliņš, varbūt tur ir nātre, Un tajās tējās, protams, arī daudz visādi minerāli, visādas barības vielas, uzturvielas. Protams, tas ir viss labi, bet tieši uz konkrēto mūsu programmu, ja es runāju par to 21 dienu, tad mēs vienalga mēs noslogojam tieši uz to momentu, viņam ir slodze. Mēs vispār tātad šis detoks ir jāsaprot ar to, ka mēs pēc iespējas mazāk liekam iekšā zarnu gremošanas traktam, lai nebūtu tik daudz jāstrādā, teiksim tā, gremošana, lai nebūtu jādara, Tā kā lai mēs samazinātu to darbu, lai mēs nebūtu tam aknām slodze, piemēram, lai viņām tur nav jāmocās, Un tā mēs strādājam, un tāpēc es arī salieku kopā šo informāciju, es jums tā gribu izstāstīt, ka tie, kas varbūt vēl domā, un es zinu, ka cilvēki man nāk, un tad viņi aiziet kaut kur atkal aiziet, un tad viņš atkal padomā, un tad viņš atkal nāk, un tā mēs staigājam, un brīžiem nevaram saprast, Bet tāpēc arī, ja jums ir kaut kādi jautājumi, droši rakstiet komentāros zemāk, vai sazinieties ar mani individuāli. Visforšāk, ja jūs varat iziet kādu no manām programmām, ir tīpaši 7 dienu izaicinājums, ir vienkārši ļoti koncentrēts materiāla daudzums, apjoms, tur ir ļoti daudz arī mums ir zūmi, kas ir saglabāti no iepriekšējām reizēm, un ļoti interesanti, un ļoti pilnveidojoši, un tas noderēs tavā ceļā vienalga, lai ko tu darītu, jo tas ir ceļojums sevī ar savu ķermeni, izprotot dziļi, un patiesībā šis ceļojums noder jebkuram, ja tu esi 100% augļos, tad iespējams tev jāiet, tu vari iet augstāk, mums ir arī piramīda detoks, piemēram, un, protams, no augļiem nākamais, tur, piemēram, monoaugļi, tad pēc monoaugļiem ir ūdens gavēns, pēc tam ir sausais gavēns, un tad, kad tu esi izgājis visas piramīdas augšas, tad tu vari vienkārši palikt par prānēdāju, Tas pagaidām tur vēl neesmu nokļuvusi, Bet tā kā es esmu gurmāns, man īstenībā garšo patīk garšīgi paēst vai garšo garšīgi paēst. Bet es ieraudzīju arī to, ka tad, kad mēs attīram savas garšas kārtiņas, mēs varam ļoti garšīgi un skaisti un krāsaini ēst arī svaiko. Patiešām ļoti daudz skaistas lietas var likt kopā. Cilvēkam patīk likt visu kaut ko kopā, kaut gan detoksā tas īstenībā nav pārāk. Tā kā to mēs neatbalstam, to daudzo likšanu kopā, bet tā nav šodienas arī tēma. Tā kā šodien es gribēju pastāstīt par ūdeni, es ceru, ka es neko neaizmirsu. Ja aizmirsu, tad nāksies taisīt man vēl vienu video, bet tāds strukturizēts ūdens ir ideālais ūdens cilvēkam. Parastais ūdens tiek dalīts strukturizētā ūdenī, šķelts, lai to varētu atpazīt šūnas, un to mēs uztveram vislabāk, Bet to ir grūti savukārt iegūt, izņemot to, ja mēs ēdam augus dārzeņus, vai arī dzeram to sulas, tātad arī sakņu. Jebkurā gadījumā, lai ko es te nerunātu,
Atceramies vienu, jūs dzerat tad, kad jums slāpst, jūs dzerat labu ūdeni, ko jūs varat atrast, un tas arī var būt ļoti labs avotūdens. Labi, ja viņam pH līmenis ir vismaz 7,8 un uz augšu. Tam ir jābūt bāziskam pēc iespējas. Jā. Es zinu, ka Honduras ir tāda vieta, kur ir 9, jā, pH. Varbūt arī kaut kur, nevajag Honduras, varbūt arī šeit var atrast kaut ko tādu, jā. Tā kā dzeram tad, kad slāpst, un jā, esam priecīgi, nesam gaismu iekšā, jo atceramies to, ka arī mēs esam šis informācijas nesējs, jo mūsos ir 80% šis ūdens, un jo tu būsi pozitīvāks, jo tu vairāk nesīs gaismu sevī, jo tu vairāk arī izstarosi elektriski šo gaismu. Jo atceramies, ka arī mūsu sirds ir šī komunikācija. Mēs esam mēs esam elektriskas būtnes, jā. Un iedomājieties, elektrība, ūdens vadās, jā, tātad viņš vada, jā. Tad ja mēs strādājam uz sevi pilnā tātad attīrīšanās, mēs izdarām šo attīrīšanos, jūs sajutīsiet šo vienreizējo jaudu, un galvenais to skaistumu, kas ar to visu nāk kopā, ja? Un, jā, esam sevī gaismu, un lai jums vienmēr viss ir mīļi un jauki. Un dzersim tīru, foršu ūdeni. Lai jums forša diena, un uz tikšanos nākamreizīti.